Saputrosimies. Juniors jau ir gatavs atgriezties laukumā, viss kārtībā viņam ar veselību. Mingāzovs piespēl sodlaukuma bīstami 1-0. Vai arī nē, tiesnesis tomēr neieskaita. Šos vārdus pēc Ļotins nemierināts. Skatīsimies atkārtojumā šo epizodi. Izspēle no līnijas. Mingāzovs. Manuprāt, bumba vēl bija laukuma robežās. Jā, nu ļoti stīvi. Skatāmies atkārtojumā. Ļoti grūti no šī punkta pateikt. Varbūt arī tomēr nedaudz savskars kļāva arī Tomas Biedrs. Izkonkurējis Valēju aizsargu pozīcijas. Redzēsim, kā būs tālāk, jo Denis Kačanovs noticis futbola klubā Ventspils pagājušajā sezonā un arī starpsezonā. Raļskis, sitiens pa vārtiem. Bīstami! 1-0. Liepājas Metalurgs izvirza Vitālijs Kavaļauskas vārds no pašas vārtu priekšas neizdevās. Skonto futbolistiem izveidīja bumbu no sodlaukuma. Maksimenko redzējām sit ar galvu, tad Rafaiskis atvairīja rodi bumbu ar krūtīm. Un pēc tam jau Kavaļauskas. Netraucēt gandrīz būtu Vitam Rīmkam. Iziešana laukumā pret futbola klubu Ventspils pēc visiem tiem notikumiem un arī runām, kas ir noticis un kā pret futbolistiem ir attiekusies kluba vadība. Protams, Mīklains ir arī tas, ko futbolists gal galā sastrādājuši, ka kluba vadība tieši tā arī rēģējis. Tas, protams, nav attaisnojami. Kašauskas labajām malām. Labi spēlē Kašauskas, piespēl sodlaukumā, bīstami! Un neizdodās gūt vārtus. Vitālijs Astapjevs signalizē, ka bumba jau bija vārtot. Par tiesnešu lēmumu apstrīdēšanu redzam vēlreiz. Kašauska piespēl lieliski Kašauska darbību šajā labajā malā un sit Astapjevs. Neredzam, kur īsti bumba šajā atkārtojumā. Skatāmies vēlreiz. Šeit varbūt labāk redzēsim. Labi nospēlē labajā pret Zintaru Zirni Kašauskas. Sit Astapjevs. Šķiet, ka tomēr bumba jau bija pāri līnijai. Šajā atkārtojumā, es domāju, tas ir diezgan acīm redzam. Saskatāms.